Tūrikam skaļa normāli, bet kā vienmēr bass pa maz. Bassa nekad nevar būt pa daudz. Tāpēc izdomāju jāieliek subīts aizmugurē. Ko tam subītim vajag? Viņam vajag plusvadu, viņam vajag mīnusvadu, bet vēl viņam vajag signālu vadu. Tas nozīmē, kā minimums no kaut kādas tumbas vajag paņemt. Un šitam agregātam aizmugurē neviens tumbas nav. Kā par brīnumu. Tas nozīmē, ka jāņem būs no durvīm, jājaus durvis laikam ārā. Nu tā, šitā izskatās. Man te pie garāžas, viss izārdīts. Tā, lai smuki var visus vadiņus salikt pa kanāliem, lai nekas nekur nebaržās, nekas neskrāpējās. Izdomāju, ka durvis nelauzīšu ārā. Reku, uz durvīm iet vadiņi. Nu, tur daudz liela iespēja nav. Tur noteikti gaismiņai, lampiņām varētu būt šitais. Kaut kāda barošana vēl uz logu pacēlāja, tāda lielāka varētu būt. Es balsoju, ka šitai tumbām domāti. Zilais un brūno. Mēģināšu kaut ko pievienot. Redzēs, kas tur būs iekšā. Mums plusa vada obligāti jāliek ir drošinātājs, jo tuvāk akumulātoram jau labāk. Jo mazums vads jau liels ir, ja viņš kaut kur pārstīķējās pa ceļam vai kaut kur pārspiež viņu, var būt baigā nelaime. Un jo tālāk atrodās aķis, jo resnāku kabeli vajag. Jo ar 12 voltiem ir tā, ka viņam ātri zudums veidojās. Un subim diezgan lielu jaudu vajag, lai viņš normāli skanētu. O. Šito īso galu vienojam pie atķeklāt, un šito vilksim uz aizmuguri. Es jau biju visu sistēmu sev salicis kopā, bet tad man palika žēl jūs, kas gribēs jau subi un kam nav tās zināšanas, tādas pamatzināšanas kaut kādas tur par elektroniku, par audio sistēmām, kā viņas pievienot. Es domāju, bišķiņ piefilmēt klāt, lai tas video sanāk tās kvalitatīvāks un tā teikt iedziļināties bišķiņ tajā tēmā iekšā. Pastāstīšu par vadiem, kādi mēdz būt. Tā, lai amatieris, kurš nekad to nav darījis, lai viņam vieglāk to būtu izdarīt. Pievienot sabūtu. Sākšu ar kabeļiem. Ja? Kabeļiem krāsai nav nozīmes, bet kam ir nozīme diametram, kas iekšā ir pašai dzīslei. Aiziet reku ārpusē. Kā izskatās. Šis kabelis vispār ir izskatās, ka visresnākais. Bet patiesībā cik vienam ir resna dzīslē, ja? Un cik otram ir resna. Kabeļu resnumu mēra kvadrātmilimetros. Šitam te, piemēram, bija 2 dzīslas, ja? Tātad rakstīs 2 × 10 kvadrātmilimetri. Tātad šitāds ir 10 kvadrātmilimetri. Šitas nav viņam te rakstīts, bet, nu, principā viņš kaut kas ap 1,5 kvadrātmilimetru varētu būt. Tagad man negribās baigi samuldēt, ja? Tajās terminos, bet liksies, kāpēc tur rozetēs, ka mājās 220 volti var iztikt ar mazām, tādu, piemēram, 1,5 kvadrātu, un kāpēc 12 voltiem vajag tādu resnu, tur 10 kvadrātu kabeli. Principā ir tā, ka jo mazāka strāva, jo lielāks kritums ir uz pašu kabeli. Jo tālāk velc, jo, ir strāvas zudumi ir. Respektīvi, ja tev pavisam tuvu, tur pusmetru vajag, tur, piemēram, to pašu plus kabeli aizvilkt. Tad var iztikt arī ar mazāku kabeli. Jo tālāk jāvelk, tas kabelis, tad ar rezervi jātaisa. 11. mums vajadzīgas ieejas rekur no akumulātora, kas nāks. Te mums ir pa vidu vajadzīgs ierosmes vats, sauksim tā. Tad, kad mēs varam regulēt, kurā brīdī ieslēdzās pastiprinātājs. To var izvēlēties pats katrs, kurā brīdī viņam vajag. Vai kad aizdz izslēgt, viņš arī darbojās, vai kad kopā ar rādio ieslēdzās. Un, tas ir arī pēc iespējām. Tāpēc
Šo es parasti pievienoju vai nu pie antenas, jo antenas pastiprinātājs ieslēdzās arī kopā ar radio, vai pie kādiem gabarītu lukturiem, bet pie gabarītu lukturu plusa vada. Tas nozīmē, tajā brīdī, kad ieslēgsies lampa, tad ieslēgsies arī pastiprinātājs. Un trešais ir sazemējuma vads, 0 vads. To var vienot jebkurā vietā pie kuzavas klāt. Notīram krāsu un ar skrūvīti ritīgi pievienojam. Kabelim arī vajadzētu, jo tālāk, jo rasnākam, bet principā līdzīgam kā uz plusa vadu. Pastiprinātājiem ir drošinātāji, bet viņi jau domāti viņu iekšējai schēmai. Tas nozīmē, ka vienos klāt pie akumulātora plusa vadu, jāliek ir drošinātājs pie paša akumulātora. Lai pa ceļā no akumulātora līdz pastiprinātājiem, ja kabels pārīvējās, lai neuztaisa kādu nelaimi, lai nenodeg mašīnu. Tālāk te nāk ārā pēc tam kabelis uz pašu subwooferi. Uz subwooferi arī ārā nāk diezgan liela jauda. Un, lai nebūtu kritums, tad arī jāliek kabelis ir resns. Ja ieliek šitādu kabeli, principā klusu, ja uz mazu jaudu viņš skanēs, bet jo lielāk griezīs, jo viņu sāks viņš grabēt, pļurkstēt, un nebūs nekāda jēga no viņa. Nedos viņš ārā savu potenciālu. Otrā pusēs pastiprinātājiem parasti ir jau regulācijas kaut kādas. Šeit nāk iekšā jau mūzons pats. Tas, kāda tipa viņš ir, šim pastiprinātājiem var regulēt, vai viņš ir low input vai high input. Ja? Tas nozīmē, ka tajā inputā mēs varam, ja ir uz high input paslēgts, mēs varam dot iekšā pa taisno no tumbas lielu signālu. Mums ir piemēram kaut kāds, tā kā kādreiz tie maģīši bija, kuriem jau ir šitāds pašs stulbīts, ja, kuram ir tad var vienot pie maģīšu klāt 2 stulbītas tajā galā, un šitam jau pastiprinātājiem spraust tās pašas 2 stulbītas otru galu iekšā, un tad mēs varam uz low input atstāt. Ir tādi pastiprinātāji, kuriem ir tikai low input, tad viņiem būs vajadzīgs strāvas pārveidotājs. To tiekuši parādīšu, kā viņš izstās. Šeit var likt, var nelikt. Man ir pults, kas ved, man jau pie sēdekļa. Tur es varu atsevišķi regulēt basa intensitāti. Tas kabelis, kas iet uz subi, ja, viņam arī principā, viņam var būt, ka tur ir jāklausās, jo varbūt jāmaina savā starpā vietām šitie kabeļi. Pievieno šitā, piemēram, ja, paklausies, kā skan, tad apgriez otrādāk, pievieno un paklausies, un tajā brīdī, kur tev teiksim, labāk skan ar tavām mašīnas tumbām, kā tur sapas kopā tā rastā. Es nebūšu saslēgs otrādāk, bet skaņa var nenākt ārā tik forša. Bass nebūs tik iederīgs, teiksim tā, tajā skaņas sistēmā. Kur atrodas aķis un kā pie viņa tikt, es jau rādīju vienā video. Kur zem tā beņķa. Principā, jebkur te var vienoties klāt. Būtu forši, ja būtu šitāds drošinātājs. Bet es kaut kā nebiju iedomājis, ka viņu vajadzēs. Te varētu caur ordinālo drošinātāju vienoties. Bet tā kā man ir savējais, es vienkārši kaut kur pieskrūvēšos un būs labi. Man reku ieliku viņu pašu tajā vadu panelī iekšā kanālā. Te tālāk arī viss ir forši uz aizmuguri. Ir tas kanāls, varēs droši, smuki pie paša pastiprinātāja pievadīt. Reku nāk no luktura ārā vadiņi. Pelēkais, vismaz man, tas ir gabarīts. Tā kā pie viņa liekam klāt ierosinātāju. Un varēs jau tūlīt iztestēt, kas tur ir. Masai nekāda drošinātāja nevajag. Tas kā, uz masa nevar sākt kust. Vienīgi, ja tur baigā slodze ir patērētājā, tad pie slikta kontakta masa var sākt silt. Bet, mašīnā tas nav iespējams. Masa mums ir. Plus mums arī ir. Tā kā signāls nāk no tumbas, tur ir lielas intensitātes. Viņš lielākā daļa pastiprinātājiem vajadzīgs, ķipā saucās low input, ja. Viņš tāds, samazināt jaudu.
Tādā gadījumā reku jāņem tāds pārveidotājs, kas to lielo strāvu pārtaisa mazāku, lai pastiprinātājs viņu var sagrumot. No, var likt kopā. Būs teikt rībonis. Bet ir ko darīt, lai viss saskot atpakaļ. Tā sanāca. Pastūlis reku paslēpās.